Man ļoti patīk tas, ka dažās spēlēs ir tāds azarts. Šis turnīrs man ļoti patīk, te ir interesanti spēlēt. Bērni izrāda interesi un mums kā skolotājiem jādod tā iespēja viņam startēt sacensībās. Mēs atrodamies 71. vidusskolā. Es te strādāju par sporta skolotāju. Tas ir priekš manis liels izaicinājums. Ko šodien sagaidi no šī turnīra? Kāda būs panākuma tev? Es sagaidu uzvaras. Es vēlētos uzvarēt. Ir arī visticamāk stiprākas komandas pa mūsējām. Uzvarēsim šodien! Jā! Rīdze! Par uzvaru! Rīgas ietiekām vidusskolu, mēs atnācām pēc uzvaras. Es nodarbojos ar dejošanu, hip-hopu, baletu. Es nodarbojos ar dejām un florbolu. Skolā ir tā, ka mēs spēlējam tautas bumbu un puiši spēlē futbolu, bet dažreiz mēs samainamies. 21. vidusskola par uzvaru! Kāpēc tu spēlē tieši futbolu? Kas tev viņā patīk? Man ļoti patīk sportiskas aktivitātes, skriešana. Kā tev liekas, kāpēc mēs esam vislabākās? Man patīk to, ka mēs visas sadarbojamies, nekā citas komandas, kas bļauj viens otrai virsū. Es domāju, ka jāpiedalās ir, jo tā ir jauna pieredze, bet ja tu neuzvari, tad tu jebkurā gadījumā iegūsti sev jaunu mācību. Varbūt tu zināsi, kādas kļūdas labot. Bet es kopumā domāju, ka tā ir ļoti laba iespēja meitenēm sev parādīt no dažādām skolām, parādīt, pārstāvēt savu skolu, parādīt, ka mēs varam. Sākumā bija ļoti nobijušās, un tas varēja beigties, ka mēs netiktu trīniekā, bet tad saņēmās, un tā, kas gribēja būt līderis, tā beidzot parādīja kaut ko vairāk, ko viņi prot, bet, ja būtu mainīts vietām vārdsargs ar to, tad ar kas zina, jo tā ar mani labi spēlētāji. Šī mums ir dažām meitenēm ir pirmā tāda pieredze sacensību, un šeit varbūt nav tik primāri, vai tas ir futbols, basketbols, florbols, bet šīs sacensības veido skolas šo lokālu patriotismu, un arī meitenēm tomēr ir iespēja sacensties un parādīt savus spēkus. Tā kā es domāju, ka lieliski iespēja. Es domāju, ka ir svarīgi ne tikai šis turnīrs. Vispār sports ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Tāpēc vajag nodarboties ar jebkuru sporta veidu.